Saulains rīts Latvijā un diezgan silts. Lielākajā valsts daļā temperatūra virs nulles. Latgalē ir siltāks, jo tur debesis apmākušās. Visa šī diena Latvijā solās būt ar saulainu laiku. Vēl dienas pirmajā pusē austrumos būs vairāk mākoņu, bet pēcpusdienā atkal Kurzemē mākoņu daudzums palielināsies, bet visā valstī tātad uzspīdēs saule. Dienvidrietumu vēju dienas laikā nomainīs ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra zemāk pie jūras, tur 5–7 grādi, Kurzemes vidienē un Zemgalē 8–9 grādi, un līdzīgi arī Vidzemē un Latgalē no 6 līdz 9 grādiem, un medicīniskais laiktips šodien otrais labvēlīgs. Arī Rīgā laiks būs saulains, jau šobrīd mākoņi ir maz, aust saule un gaisa temperatūra šobrīd ap +2 grādiem, dienas laikā tā paaugstināsies līdz pat +8 grādiem, un tātad lietus arī galvaspilsētā šodien nav gaidāms. Par laiku turpmākajās dienās virs Latvijas šodien sāks pastiprināties spēcīgs anticiklons, tādēļ arī turpmākajās dienās laiks būs saulains un sauss, taču kļūs vēsāks, gaisa temperatūra nākamajā naktī -2–3 grādi. Rītdienā no 2 līdz 6 grādiem un līdzīgi arī piekdien naktī -3–3 grādi, dienā no 2 līdz 6 grādiem. Savukārt nākamajās brīvdienās laiks Latvijā kļūs siltāks. Ja vēl sestdiena būs ar mākoņaināku laiku, tad temperatūra būs ap +3–8 grādiem, bet svētdien jau gaisa temperatūra atkal sasniegs +10 grādus un sauss un saulains laiks saglabāsies arī nākamās nedēļas sākumā, un tad kļūs vēl arvien siltāks.